man bērns iemācīja, ka var pūst abus reizē. Vārdu sakot, tāds eksperiments. Vēl es neesmu sastiegusi maksimālo tilpumu. Es domāju, ka es šito cepli noteikti uztaisīšu vēl lielāku bumbu. Palūkšu kādam mūziķim, kas atbrauks pie mums strādāt, ja, lai noskaņo kā mūzikas instrumentu īstu, bet katrā ziņā skaņa tiešām ir tā kā lielajam dumpim Rāznas ezerā. Tā lūk. Es neesmu ne amatnieks, ne keramiķis. Mana izglītība akadēmiskā ir mākslas zinātne, bet es šeit esmu sākusi dzīvot 2000. gadā kopā ar Latgales podnieku Evaldu Vasilevski. Un var to pārvērst mazā jokā. Evalds vienmēr smējās, ja es gribu kādu kritizēt, vajag pašai kaut ko iemācīties taisīt. Tad ir jāsaka tā, ka 11 gadus es rūpējos par to, lai podniekam ir labs darbs, lai laikā padota tēja un materiāls. Un šobrīd ir tā, ka es taisu pati podus. Taisu pati podus, rokot mālu tepat Akmenīšu kalnā. Pirmo māla priekšmetu izgatavoju 2005. gadā. Apdedzinu tātad Latgales bedres tipa atklātas uguns keramikas apdedzināšanas ceplī, arī ar malku. Mēģinu panākt ar katru gadu labāku rezultātu, apdedzinot podus tā kā neolīta laikā, vairākus tūkstošus gadus pirms mūsu ēras. Es mācos un gribu apgūt arī kārtīgi kaiminamo virpu. Elektriskā virpa man tā kā ir sekundāra. Un Latgalē šobrīd ir vairāki podnieki, tātad kuri paši rok mālu un no tiem arī izgatavo podus. Es šobrīd eksperimentēju tikai un vienīgi ar dabīgo mežonīgo mālu. Izraktais māls ir ļoti trekns īstenībā. Un, apdedzinot ar dzīvu uguni, ugunskurā par to ir mazliet tā kā jāpiedomā, un tas ir jāņem vērā, ka tā īsti tīru pilnīgi mālu nevar likt. Vienkārši darbi saplīsīs un nebūs nekādas no tā jēgas, bet man jau gribās, lai ir tomēr rezultāts. Un rezultāts var būt tikai tad, ja tu zini, kā ir jāsagatavo materiāls. Bet vispār Latgales māli ir brīnišķīgi priekšveidošanas, izcili vienkārši. Plastiski, viņi nav cimperlīgi. Ar viņiem var atļauties darīt diezgan bezskaunīgas lietas, žāvējot. Var vienalga gadīties tāda situācija, ka tev liekas, ka viss ir ideāli, un pēdējā brīdī tam izgatavotā lielā izlietne vienkārši pa vidu saplist. Tā man sanāca pagājušā reizē, es ļoti sapriecājos par vienu izlietni. Viņa gandrīz zižuma un beigās pa vidu parādījās plaisa tomēr. Un izmantoju arī tās māla formēšanas metodes, kuras principā ir vissanākās. Tātad veidošana izmantojot māla sloksnītes, veidošana izmantojot plastus, atspiešana arī bez mehāniskām ietaisēm, tikai izmantojot vienīgi roku darbu un pirkstus. Un šogad es sāku rakt jau 5. vietā, gandrīz purvā, tā varētu teikt, 2 lāpstu dziļumā. Un man šķiet, ka es esmu atradusi jau tādu vietu, kurā principā nav piemaisījumu. Ir tikai mazas tādas ozola saknītes, tādas kā stīdziņas, bet nav ne akmens, ne smilts, pilnīgi nekā cita klāt. Pienāks laiks, kad es to sakārtošu tā, ka būs arī tāpat kā vecmeistariem. Rudenī saraku labi daudz, pa ziemu atstāju, lai viņi kārtīgi sasalst, atsalst, izskalojas, un pavasarī pārstrādājot, tad gatavos podus taisu. Bet tas būs pilns cikls, gatavi darbi, absolūti ekoloģiski, tīri, bez piemaisījumiem un bez rūpniecības smakas. Iespējams, kad vairāk strādāšu arī nākotnē izmantojot glazūras, lai tas izskatās gaumīgi, bet lai netiek pazaudēts tas dabiskums. Bet man ir savs zelts, man ir ne tikai savi māli, bet man ir savs zelts, un mēs varam pieiet pie darbiem tur tuvāk, es to zeltu parādīšu.
stāsts, kā vienmēr ir interesants par zeltu tāds, ka šito es uzlikšu augšā, lai viņš stāv jau un sastingst. Pagājušā gadā pārmūrējot virtuvē plīti, es raku smiltis savā smilšu čupiņā un izraku tādu iezi. Smilšu kalnā bija tādā vienotā veselumā, bet viņš mazliet tā kā vizuļo. Un tad, kad viņš saskaras ar skābekli, viņš sadrūp pilnībā un izsajājot caur vismalkāko sietu, es dabūju tādus spīdīgus puteklīšus. Un sanāk tādi skaisti zelta akcentiņi, kā es smējos, man ir ne tikai savs māls, bet arī savs zelts. Dekoratīvos nolūkos, ja, tas, man liekas, ir ļoti fēni. Man ļoti patīk lielas formas, tādas gandrīz varētu saukt viņas par tēlnieciskām formām, gan podos, gan bļodās. Nevar cepli piepildīt tikai, piemēram, ar 4 lieliem podiem, ja, lai dabūtu vajadzīgo temperatūru, 1000 vai 1000 drusku vairāk grādus, tai temperatūrai ir jābūt lielai, un viņu sasniegt var tikai tad, ja šie lielie gaisa tilpumi tiek aizpildīti arī ar maziem darbiem. Tāpēc, lai apdedzinātu lielus podus, ir vajadzīgi arī mazi darbiņi, ko jūs saliekat un sakārtojat pa vidu. Darbi tiek sakārtoti tā saucamajā brīvajā kraumā, darbus vienkārši ceplī liekot vienu uz otra virsū, apakšā smagākos, izturīgākos, un tā pakāpeniski piepildot cepli augšā, noslēdzot ar trausliem, smalkiem un tādiem viegliem darbiem. Podniekiem ir tāds jēdziens loķis, latgaliski saka, ja, kad podnieki apdedzinot darbus ir pārsnieguši māla termoizturību. Bet šīs, kas te karājas, saucas podnieka asaras, ja, kad tu esi centies un strādājis ilgu laiku, veidojot, domājot noteiktas domas, ja, bet gala rezultātā uguns ir parādījusi, ka sadomāties tu daudz ko vari, bet nekas tev nesanāks. Mācos no māla un māls māca mani, ja. Vienā reizē sanāk podnieka asaras, citā reizē sanāk kaut kas tāds, par ko ir milzīgs prieks un gandarījums, ja, un cevišķi vēl var papildināt ar kādu Latgales zelta gabaliņu. Tad pavisam fēni ir. Tā kā eksperimentu vēl daudz. Man ģimenē vispār tētis gleznoja. Viņš nebija nekas saistīts ar mākslu. Tāds mīlētājs prata gleznot un ar eļļu kopies taisīja bildītēm. Un tā, lai aizņem to bērnu, ka mani sūtīja studiju zīmēt. Man angļu valodas skolotāja bija Liepa. Un viņa teica, no angļu valoda tev tā iet švaki, tad laikam labāk tu tos papīriņos, kur vajadzēja vārdus rakstīt angļu valodā, es zīmēju puķītes. Viņa mani ieteica pie Dobrāja studijā, Auzāna, Dobrāja, Mežbārdes, tad bija tāda atbraukuši vesela kopa mākslinieku uz Daugavpili. Un mani paņēma. Tā bija 6. klasīte. Un vispār es tā it kā neko zīmēju. Un nejauši man viena cilvēka tā ieteica aiziet ekskursijā pie Stanislava Vilcēna. Es ieraudzīju viņa darbnīcu. Viņš virpoja podus. Podus priekš ziediem. Mani tas tiešām aizrāva. Tad es teicu vecākiem, vecāki teica, ne tas sieviešu darbs, ka vajadzētu to tomēr kaut ko vieglāku. Piemēram, plakātus zīmēt. Būs vienmēr nauda, padomu laikos. Noklusēju. Uz Mākslas akadēmiju bija naivums tikt. Un iestājos es Lietiškījos Rēzeknē. 1. gadā es netiku konkursa dēļ. Man bija viens 4, visi 5, visi gāja apaļi 5. Es tad gāju uz Lotosā, ravēt dārzus. Pavasaru tevs teica, ieravēsi dārzus turpmāk. Lauksaimnieks būs. Nesaku, nē. Pēc 9. klasītes es tomēr nekām nesakot, es tiku tomēr tajos keramikos. Mācījāmies mēs ļoti cītīgi, tad salīdzinos ar pārējiem.
keramikiem, man liekas, zelta griezums un piena pods mums bija visiem aizvērtām acīm vajadzēja to darīt, virpot. Pēc interesantākais, ka diplomā bija uzrakstīts gan čarformovčik. Tas ir formas kā virpotājs vai formu veidotājs. Tad bijām patiešām tā drusku šokā. Profesija bija uzrakstīta, tā nebija tāds, kā mēs domājam, keramikas vai tur podnieks vai tur vēl kaut kas. Un tā piezemēti. Man kādreiz tevis arī teica, ja tu būsi par keramiku, tad es dabu kādu vīru, tad pratīs malku skaldīt. It kā tā speciāli nemeklēju skaldītāju, bet ar malku mums gan sanāca. Viņš pirmā randiņā, es saku, negribēju tikties, saku, man jākrāmē malku, nevaru satikties, un viņš saka, labi. Un viņš salika malku, saskaldīja, salika. Tad es apprecējos, un man vīrs saka, taisīsim podus. Es saku, ja tu tā vēlies, ja tu to gribi. Es kā vispār esmu virpotājs man pie dušas. Bet nesaki, ka nekad. Bet 11 gadu atpakaļ veidojās šeit laikmetīgās mākslas tās kā centrs. Bija simpozija, jau šogad 11. starptautiskais simpozija bija. Tā ļoti interesanti cilvēki no visas pasaules nāca, kaut ko vienmēr veidoja. Man bija tāds interesanti, ka no kādiem 10 cilvēkiem viens ir, kurš prata virpot. Es tā vienmēr skatījos, man liekas tādu kā kolēģis, viņš ir tāds podnieks. Tie vispārējie mākslinieki. Ja domāju, 43 gadi ņemu cepli un katru reizi tu gaidi brīnumu. Un katru reizi, un nevari saprast, kāpēc tā. Tās pašas rokas, tās pašas glazūras, bet pavisam savādāk. Uguns un mēnesis, un kā saka, vai labs garastāvoklis, vai slikts garastāvoklis, tas tomēr ietekmē. Kādreiz, kad es sāku šeit strādāt darbnīcā, Stanislavs Vilcāns, saku, es dedzinām vienā krāsnī, kāpēc man nesanāk? Viņš saka, bet tu prasīji. Es saku, jūs taču redzat, ka man tur kaut kas netek, tā glazūra ne tā un tā. Viņš saka, vissmagāk ir prasīt. Un paldies pateikt. Stikls man ir paticis, bet droši vien es nebūtu nonākusi līdz stiklam, ja es nebūtu Līvānos. Sākumā man vairāk patika glaznot. Darbnīcu mēs izveidojām tad, kad Līvānu stikla rūpnīca vairs nestrādāja. Tur gadus 10 atpakaļ. Tad ļoti gribējās, lai tas stikls tomēr Līvānos būtu. Stikls ir interesants materiāls. Grūti pateikt, vai tas ir sarežģīts vai viegls. Manuprāt, interesants. Stikla kausēšanā ir dažādas tehnikas. Un savā darbnīcā tātad es nepūšu stiklu, es kausēju dažādās stikla kausēšanas tehnikās. Kausēju krāsnī, liesmā, dažādus stikla darbus. Gan dažādi trauki, gan rotiņas, gan dekori, dizaina priekšmeti, balvas, gaismas objekti. Šie gaismas objekti, viņi ir kā interjera elementi. Viņi dod maigu gaismu, maigu noskaņu. Vairāk skices es gatavoju tad, kad gleznoju. Es to uztveru kā domāšanu uz papīra. Un tas nozīmē, skice ir gatava tajā brīdī, kad ir skaidrs, ko mēs darīsim materiālam. Es veidoju to, kas man pašai patīk. Man pašai patīk arī nesāt šīs rotas. Es neteiktu, ka es pilnīgi jebkuru nesātu no tām, ko es izveidoju. Kāpēc? Reizēm ir kāda interesanta ideja vai kāda noskaņa, kuru man gribas īstenot, un es viņu izveidoju. Un citreiz liekas, tā kompozīcija man ļoti patīk. Es pati tādu, laikam nenesātu. Kas vispār tādu varētu nesāt? Bet pēc kāda laika atrodas kāds cilvēks, un es skatos, cik ļoti viņam piestāv. Un tieši priekš viņa tā rota, acīm redzot, bija. Lietas atrod cilvēkus, vai cilvēki lietas, grūti pateikt. Man sagādā prieku tieši tas, ka es redzu, ka jā, tās rotas ir vietā, ka tie darbi
ka viņi atrod savu vietu, ka viņi dzīvo tālāk. Ja mēs runājam par iedvesmu, tad es domāju, ka ir pirmkārt jābūt līdzsvaram. Ja man ir kāds pasūtījums, tad es nevaru paļauties tikai uz to, ka kādreiz man ienāks šī iedvesma un es varēšu kaut ko izveidot. Bieži vien es iedvesmojos no tā, ko es redzu dabā, plastiskās līnijas, krāsu kompozīcijas. Patiesībā turpat neko izdomāt nevajag. Dievs ir veidojis tik perfektas līnijas, tādus krāsu salikumus. Svarīgi iemācīties ieraudzīt, kādreiz kādi notikumi vai cilvēki, kas iedvesmo. Reizēm iedvesmo citu mākslinieku darbi pie tam dažādās jomās. Es varu iedvesmoties no kādām gleznām un meklēt, turpināt risinājumus savā stikla materiālā. Iegleznoju kādus mirkļus krāsās, ka es iekausēju kādus mirkļus stiklā. Jo patiesībā mūsu dzīve arī sastāv no tādiem iespaidiem, no tādiem mirkļiem. Es īstenībā krāsas kā tādas es savos darbos patiesībā neizmantoju. Ir cilvēki, kam patīk apgleznot stiklu. Jā, es mācu arī bērniem un pieaugušiem gleznot uz stikla. Man patīk apgleznot stikla darbi. Bet savos darbos es izvēlos iekausēt dažādus stikla materiālus. Jo patiesībā tur iespējas ir tik plašas, jo mēs varam no tām pašām krāsainā stikla plāksnēm izveidot ļoti daudzveidīgus šos darbus. Mēs varam izvēlēties caurspīdīgus un necaurspīdīgus stiklus. Un viņi būs atšķirīgi. Tik daudz iespējas. Ir stikli, kas maina krāsu kausējot, un ir kas nemaina. Ir stikli granulās un pulveros, ir stikli stieņos. Vienkrāsains stikls vai caurspīdīgs, tātad viņu kausē vienu reizi. Ja tas ir krāsainais stikls, tātad viņš tiek kausēts divreizējās kausēšanas metodi, un tad viņu kausē divreiz. Šādiem traukiem vispirms tiek iekausētais zīmējums vienā plaknē, un otrais tiek kausēta jau trauka forma. Tas ir tāda mana variācija par ūdens tēmu. Pirmoreiz kausējot, tiek izveidotas tādas vienkārši kā apaļās plaknes. Teiksim, šeit jau ir izveidota forma, tātad, kas sākumā ir bijis izkausēts plakans, un tātad izveidota šī šķīvja forma. Patiesībā ļoti patīk tas koncepts lietišķā māksla. Skaists, bet arī lietojams. Šis darbs ir ar nosaukumu Ar skatu uz nākamo simtgadi. Un šeit ir izmantot darbam simtgadīga egle, sasaistot kopā šīs egles gadskārtu rakstus ar Latvijas gadskārtām. Bet, tas ir viens no darbiem, kuru nav plānots pārdot. Man liekas, ka tas perspektīvais modelis ir tā, ka māksliniekam ir sava darbnīca, kur viņš strādā pats, kurš viņš izmēģina savas idejas, viņš attīsta, un tad ir šī dalīšanās ar citiem. Esmu jau 46. gadu šajā darbnīcā, Mālā mākslas centrā. Manā skatījumā tas ir kā tāda dieva dāvana, jo 77. gadā, kad es ierodu šajās mājās, nebija nemaz cerēts un domās, ka es būšu tāds, kā šodien jau varbūt kaut drusku ir pazīstams kā keramiķis, kopā ar savu kundzi Mariju. Tas mani priecēja. Un acīm redzams, līdz mūža beigām tas priecēs. Pavadīti šie 46 gadu garumā gadi vienmēr ir nesusi manā dzīvē un manā ģimenes dzīvē, var teikt, tikai vien to prieku. Un nav neviens gads nožēlots, kā pavadīts kaut kā pavelti, bet patiešām tikai ar dzīves prieku. Zilu ezeru zemē. Tepat mums uz vietas Mālā mākslas centrā atrodas. Bez problēmām. Jāņos arī kādu alūtiņu ieliet un tur ar garšīgu sieriņu parotaļāties.
Maza kausiņa. Nejaušības lieta, kā satiku Stanislavu Vilsanu, jo no bērnības daudz kas ir redzēts, melnie podi, bet sastopot tieši dzīvu meisteri, mani tas ievirzīja šajā novirzē, kā saka, prasīju Stanislavu Vilsanu, Vladislavu Vinceviču, kā reiz tādā laikmetā ierodās mūsu pilsētā kā keramikis. Saku, tu paņemsi mani par skolnieku? Kāpēc ne? Nu, diena pa dienai, mēnesi pēc mēneša pagāja gadi, kā redzams, kas ir. Pašam jau lielīsies nav laikam tas būtu patīkamais, bet, dzirdot cilvēku atsauksmi, sirdī ir miers. Manā dēla darbiņš, es jau te tehniski kaut kur ar glazūru uzsmidzināju, viņam piepalīdzēju, bet, izveidot tādu briesmoni, kaut kas arī ir jābūt tam ar sarkanu muti. Kaut kur 77. gadā, kad iebraucu savā dzimtā Lietuvā, un kaimiņi jau tur sadzirdējuši, it kā es jau kaut ko tur ņemos ar māliem, bet nevarēja saprast, vai es esmu keramikis, vai es tur Kiegeļu meisteris esmu Daugavpilī. Daži tur kaimiņi pārmet, kā mūsiem tiek pašiem te Kiegeļu rūpnīca, domā, ka tur ar Kiegeļiem var būt kaut kas. Bet gan tāds žemaitis, īsaistāds lietuvietis, sadzirdējis to visu, saka, ka ja tev ir amats, tad tev pie kuras varas varēsi dzīvot. Bet es to nevarēju aptvert jau pēc jauniem gadiem, bet šodien tomēr, es apguvu to amatu, kā saka, varu priecāties daudz maz. Trauciņš pēc manā raksturā, kā citādi. 2 darbi no viena mala pikas. Paņem un uzvirpo, bez jokiem. $80 centimetru platumā. Mals ir kā vienkāršs materiāls, bet viņš ir prasīgs. Uz viņu vajag uz jūs. Ja tu augsti paceļ degunu, tad vari palikt bez nekā. Vienmēr jāuzmanās un būt kulturālam pret šo materiālu. Un vienmēr tu atradīsi prieku viņā. Es domāju, kamēr es dzīvos jo es būšu interesēts šajā amatā, tad viņam būs pieprasījums. Jo tomēr jaunatnieki, cik tas nebūtu tā, bet jau tiecās jaunatnie pie tradicionālās mūsu Latgales skaistas keramikas.